nobijies. Jūdi viņam atbildēja: Mums ir savs likums, un pēc šī likuma viņam jāmirst, jo viņš sevi darījis par Dieva dēlu. Kad Pilāts šos vārdus dzirdēja, viņš vēl vairāk nobijās, iegāja atkal savā pilī un saka Jēzum: No kurienes tu esi? Bet Jēzus viņam nedeva nekādu atbildi. Tad Pilāts viņam sacīja: Vai tu ar mani nerunā? Vai tu nezini, ka man ir vara tevi atlaist un vara tevi sist krustā? Jēzus atbildēja: Tev nebūtu nekādas varas pār mani, ja tā tev nebūtu dota no augšienes, tāpēc tam, kas mani tev nodevis, ir lielāks grēks. Pilāts ir noraizējies un nobijies. Jēzus ienaidnieki ir darījuši viņam zināmu, ka Jēzum varētu piemest kādas pārdabiskas spējas. Pilāts ir romietis, un viņa kultūra ir bagāta ar stāstiem par dažādiem dieviem un dievībām. Viņš zina par atriebību, uz kādu tie spējīgi, ja cilvēki pret viņiem necienīgi izturas. Nu viņš ir nobažījies, ko darīt ar Jēzu. Patiesi žēl, ka Pilāts brīdinājumos neieklausījās un neizbeidza šo Jēzus tiesāšanu. Katrā gadījumā tas būtu pavērsiens uz labu pašam Pilātam, bet ne mums, jo Jēzus būtiski atšķiras no romiešu dieviem un dievībām. Viņš ir līdzjūtīgs un žēlsirdīgs, un viņš ir nācis pasaulē nevis lai sodītu grēcīgo cilvēci, bet gan mazgātu no grēkiem, piedotu un atjaunotu. Viņa nāve un augšām celšanās ir labās ziņas mums, jo tādējādi viņš atved mūsu mājās pie patiesā miera lielskunga. Paldies tev, kungs, par tavu žēlistību. Palīdzi man uzticēties tev. Palīdzi man būt mierā ar tevi. Āmen.